Zīdīšana ir ļoti svarīga gan bērnam, gan mammai. Nozīmīgākie iegūmi – tā veicina mazuļa fizisko un emocionālā attīstību. Mātes pienā esošās antivielas palīdz bērna imūnsistēmai nobriest un aizsargā bērnu no infekcijām, piemēram, saaugstēšanās, caurejas, kā arī samazina alerģiju risku. Turklāt zīdītiem bērniem ir mazāks risks piedzīvot zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu. Savukārt mammai zīdīšana palīdz atgūties pēc dzemdībām, veicina dzemdes saraušanos, padziļina emocionālo saikni ar bērnu, mazina pēcdzemdību depresijas risku, kas ir būtiski pirmajās stundās un dienās pēc bērna dzimšanas. Pirmajās minūtēs pēc dzimšanas, uzreiz pēc dzemdībām, ir ļoti svarīgi bērniņam nodrošināt āda kontaktu ar mammu, jo tajā brīdī viņam pamostās meklēšanas refleks, dabīgā vēlme pašam atrast krūti. Mamma izdalās ļoti daudz piesaistes hormoni, kas arī palīdz nodibināt tās mātišķās attiecības ar bērnu un arī samazina turpmāk depresijas riskus. Ja kaut kāda iemesla dēļ nav iespējams āda kontakts ar mammu, šo kontaktu varētu nodrošināt varbūt cita atbalsta persona, vai arī ar mammu tikko tāda iespēja parādās. Tas arī ir svarīgi veselīgas mikrobiotas veidošanai bērniņam, jo tajā brīdī visa mikroflora no mammas ādas pāriet bērnam, un faktiski, kas pāriet pirmais, tas arī būs turpmāk visstabilākais. Bērniņam dzimšana vienmēr ir milzīgs stress, jo 9 mēneši viņš jutās kā paradīzē mammas puncī. Un nonākot uz mammas krūtīm, viņš jūt to drošību, viņš jūt to piesaisti, un tāpēc tas arī bērnam ir ļoti, ļoti svarīgi. Pirmo stundu pēc dzemdībām dēvē par zelta stundu. Tajā veidojas pirmā acu un ādas kontakta saikne. Sākas zīdīšanas instinkts. Kādi ir ieteikumi? Guļot uz mammas vēdera, jūtot to ciešo kontaktu āda pret ādu, bērnam sāk iedarboties meklēšanas refleks. Viņš taustās ar rociņām, viņš var rāpties un viņš var patstāvīgi atrast krūti, un būtu labi ļaut viņam pašam to izdarīt. Ja bērnam kaut kas neizdodas, ļoti svarīgi uzreiz pirmajā stundā pēc dzemdībām sākt pirmpiena atslaukšanu. Tās pielītes var savākt ar šlircīti vai ar tēkarotīti un ieliet bērnam mutītē. Tā būs tāda spēcīga imunitātes deva bērnam uzreiz pēc dzimšanas. Mamma ir ļoti svarīga, lai būtu pirmajā stundā pēc dzemdībām uzsākta krūts stimulācija. No tā būs atkarīgs arī turpmākais piena daudzums. Var rasties nedaudz nepatīkams sajūtas vēderā, tāpēc, ka saraujas dzemde, bet tas ir pilnīgi normāli pirmajās stundās pēc dzemdībām. Pirmās 15-20 minūtes bērniņš var būt arī tādā miera fāzē, kad viņš nemeklē krūti, kad viņš atpūšas tikko dzimis. Pēc tam viņam ieslēgsies tas meklēšanas refleks. Piemērotas zīdīšanas pozas ir svarīgas labai zīdīšanas pieredzei. Pēc dzemdībām vai ķeizargrieziena izvēlies zīdīt bioloģiskajā pozā. Tā ir viena no ērtākajām un saudzīgākajām šajā atveseļošanās posmā. Kam ir jāpievērš uzmanību, lai krūts satvēršana ir pareiza un zīdīšana izdodas? Ja bērns pareizi satver krūti, nekādām sāpēm zīdīšanas laikā nevajadzētu parādīties. Par pareizu satvērienu liecinātu tas, ka bērnam ir plati atvērta mutīte, lūpiņas izvērstas uz āru, zodiņš piekļauts cieši klāt krūtī un deguntiņš elpo. Bērns satver ne tikai krūts galu, bet arī lielu areolas daļu, kur atrodas piena vadiņi, un tad viņš var efektīvi izsūkt pieniņu vai pirmpienu pašā sākumā. Nepatīkamas sajūtas var būt kādas 30 sekundes, kā tikko bērniņš satvēra krūti, tas var būt saistīts ar ļoti jūtīgiem krūtsgaliem. Tālāk gan nekādām sāpēm nevajadzētu būt, ja tās parādās, noteikti būtu jāizlabo satvēriens. Pareiza poza ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina veiksmīgu un ērtu zīdīšanu. Iekārtojoties zīdīšanai, jebkurā pozā ir svarīgi pārliecināties, ka bērniņa vēders ir cieši klāt mammas vēderam, ka zods balstās uz krūti, ka deguntiņš ir brīvs, ka deguns elpo, un mutīte plati atvērta un lūpiņas ir uz āru. Tas mums nodrošinās nesāpīgu zīdīšanu. Pareizu krūts satvērienu bērnam visvieglāk ir izveidot tieši ciešā kontaktā ar mammu, ka viņš guļ uz vēdera, jo tad viņam meklēšanas refleks palīdz visērtāk iekārtoties pie krūts.
Noteikti nevajag ciest nekādas sāpes zīdīšanas laikā. Ja satvēriens netiek izlabots uzreiz, diemžēl dažreiz tās sāpes mamām turpinās, un tā ir viena no izplatītākajām problēmām, kāpēc turpmāk neizdodas zīdīšana. Svarīgi neturēt bērniņu pie galvas, jo vismazākais spiediens uz pakausi sasprindzina bērnam šos te žokļa muskulīšus, un viņam ir apgrūtināta zīšana. Un katru reizi, kad bērns satver krūti pareizi, viņš stimulē mums hormonus, kas atbild par piena izdalīšanos un arī par piena atplūdi. Lai izveidotu pareizu satvērienu, labāk censties likt bērnu pie krūts, nevis krūti pie bērna, jo tad būs ciešāks kontakts ar bērniņu. Un jo biežāk bērniņš zīž, jo biežāk krūts tiek stimulēta un iztukšota, jo vairāk izdalās zīdīšanas hormoni, jo vairāk būs piena, jo šeit mums pieprasījums veido piedāvājumu. Ieteikumi pirmajām zīdīšanas dienām. Ir svarīgi zīdīt bērniņu pēc pieprasījuma, nevis pēc kaut kāda konkrēta grafika vai režīma. Tās var būt 8, 10 un pat 12 reizes diennaktī, ja bērniņš to prasa. Nekad nav pa biežu iedot krūti. Gadījumos, ja bērns krūti nemeklē, viņš ir pārāk miegains, tad mamma piedāvā bērnam krūti reiz 2-3 stundās, neretāk. Lai pieniņš veidotos pietiekamā daudzumā, mammai ļoti svarīgi ir ēst, dzert un atpūsties, arī pagulēt. Ja arī neizdodas gulēt visu nakti, ir svarīgi pagulēt pa dienu kopā ar bērniņu, jo tas sniegs nepieciešamu atpūtu, tas ir tikpat svarīgi, kā arī zīdīšana, lai tas piens būtu pietiekami. Jāatcerās, ka ir ļoti daudz medikamenti, kas ir savienojami ar zīdīšanu, un ja kaut kādus nepieciešams lietot, to var apspriest ar ģimenes ārstu un atrast tos, kas netraucē zīdīšanai, arī pretsāpju līdzekļi. Pēc dzemdībām krūtīs vispirms veidojas pirmpiens un tikai vēlāk regulārais piens. Parasti piens lielākā apjomā mammai parādās 2. un 3. dienā pēc dzemdībām, bet retos gadījumos piena atnākšana var aizkavēties līdz pat 5. vai pat 7. dienai. Šādos gadījumos iespējams bērniņu nepieciešams pieparot, bet sākumā tāpat vienmēr ir svarīgi piedāvāt krūti, lai krūts sajūtu stimulāciju un arī, lai pirmpienu bērniņš saņemtu. Ja nav iespējams bērnu pielikt pie krūts pirmajās stundās vai arī vēlāk pēc dzemdībām, varbūt viņš ir pārāk miegains, ka viņš nespēj zīst, tad nepieciešams pieniņu atslaukt, sākumā pirmpienu, pēc tam pienu, neretāk kā reizi 3 stundās. Tas nodrošinās krūtī vajadzīgo stimulāciju, un arī visu šo pieniņu mēs varēsim nodot bērnam. Bērna piebarošana var notikt gan ar atslauktu pieniņu, ja viņš nezīš pats, gan arī var būt iespējams ar mākslīgo formulu gadījumos, ja mammai piena atnākšana aizkavēs. Bet tikko bērniņš var sākt zīst pats, vai nu mammai parādās piens lielākā apjomā, piebarošanu uzreiz mēs varēsim pārtraukt. Ja neizdodas pareizi pielikt bērnu pie krūts, meklē zīdīšanas speciālista palīdzību. Zīdīšana ir iemaņa, mamma to mācās. Praktiska palīdzība sadzīvē, sapratne un emocionālais atbalsts ir ļoti būtisks, lai mammai izdotos zīdīšana.